nav saprašanas par, teiksim, soļiem, kādus spērt. Nu, lai es saprastu, es, piemēram, nodarbojos ar jogu, es esmu jogas trenere, jā, tur es jā, bet es saprotu, ka tas nav tas, ko es visu laiku gribu darīt, ka man gribās kaut ko vairāk, kaut ko, nu, nezinu, attiecīgi, protams, ienākumus, jo tikai ar jogu, nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Nu, pirmām kārtām, jā, es esmu pacēlusi cenu savām jogas nodarbībām, un man par lielu pārsteigumu manas jogotājas, manas brīnišķīgās meitenes man ļoti atbalstīja, sūtīja man sirsniņas, un no visām grupām, jogas grupām, kas man ir, tikai viena aizgāja projām cenas dēļ, tā kā tas nav tik briesmīgi, kā man likās, tā ir viena lieta, un otra lieta, ko es gribu pateikt, paldies tev par to, ka man bija iespēja paskatīties no malas uz lietām, kuras es neuzskatīju par vērtīgām, ja, kas man likās pats par sevi saprotams, un man likās, ka mērķiem ir jābūt kaut kādiem netaustāmiem, kaut kādiem kosmiskiem, ja, bet tas, ka vairot savu labsajūtu caur jogu, caur kustību, caur elpu, ja, ka tas jau ir pietiekoši labs mērķis, ja, un uzlabot gan savu labsajūtu, kad iegūtu mieru, gan relaksēties, gan iedvesmoties, ja, un dot to citiem, ka tas ir ļoti labs mērķis. To es turpinu darīt, jā, un es turpinu, protams, darīt ar lielāku atdevi. Man tā šķiet, ka manas nodarbības ir kļuvušas vērtīgākas. Un jā, ar to viss ir kārtībā, bet runājot par iet paplašinājumā un darboties ar bērniem, pusauģiem, jauniešiem, tur es vēl esmu pārdomu procesā, vēl briestu, un es domāju, ka pēc jaunā gada tad es kaut ko skatīšos, kur ko kā. Tā kā tā man ir. Paldies tev liels, bija ļoti vērtīgi un lai brīnišķīgi tev arī viss izdodās. Sveiki! Pie manis istabā šodien ir Liene. Pieteikumā Liene rakstīja, ka vēlas saprast sevi. Sveika, Liene! Sveika! Ko priekš tevis nozīmē saprast sevi? Tas, kad es dzīvoju, tā teikt, ar lielu iekšēju nav līdzsvars, tāpēc, kad es visu laiku strīdos pat ar sevi. It kā kaut ko gribu, bet tajā pašā laikā es neko negribu. Ar sirdi jā, ar prātu nē. Un tajā momentā, kad es ļoti daudz ko, pieņemsim, piesakos kaut kādiem kursiem, kaut ko darīt, es ar sirdi tā kā jā, un pēc tam pēc kāda laiciņa man tas prāts laikam pieslēdzās, un es ļoti daudz arī tā kā atmetu iesāku, bet nepabeidzu. Un tas ir tāds, es uzskatu, ka tā ir ļoti liels mīnus manī. Tu izdali ar sirdi jā, ar prātu nē. Pēc tava teiktā, tu dzīvo ar prātu, nevis ar sirdi. Vairāk, es domāju, ka jā. Kāpēc? Kas ir tas, kas tev liek klausīt prātu? Kādas ir tava prāta frāzes, kuras tev tik ļoti pārliecina, ka viņam ir taisnība? Stabilitāte. Kad tas, ja es kaut ko darīšu no sirds, tad ir arī lietas, kas ir riskantākas, un tu nezini, kas būs tālāk. Un tajā momentā, kad tu nezini, kas ir tālāk, tu ieslēdzās tās bailes. Un prāts apgalvo, ka viņš zina, kas būs tālāk. Ka labāk palikt tur vai pagaidīt. Jo paliekot tur, tu zini, kas tev sagaida rīt? Netik stresaina vide. Kas tev ir solījis rītdienu? Neviens. Jā, neviens. Tad kas tev liek domāt, ka tu zini, kas tevi sagaida rīt? No kurienes ir šī pārliecība, ka tev ir solīta rītdiena, tev ir solīts tavs darbs, tev ir solīts tava ģimene, tavs vīrs, ka tev viņi ir solīti uz visu to laiku? Kur šī pārliecība ir radusies, ka tas ir 100%? Nezinu, laikam ieaudzināts savā veidā. Ieaudzināts? Jā. Kā tu domā? Kas tev lika tā domāt? No vecākiem kāds tev to ir ieaudzinājis? Es domāju, ka jā, jo man mamma, pieņemsim, viņai ir viņas komforta zona tādā rāmītī, un es ar viņu visu laiku par to arī strīdos. Varbūt tomēr paņem to rāmīti tā kā izvērt platāk. Varbūt tomēr vajag paiet sāni pa kreisi vai pa labi, nevis tik lielā ierobežojumā. Kā tu domā tas, ko tu viņai saki, vai tas tev nav pašai priekš tevis? Es pat visu laiku ar to cīnos.
Jā, kāpēc tu mammai to liedz darīt, bet pati savā dzīvē to nerealizē? Es mēģinu, bet ļoti bieži tā kā nobremzēju sevi. Būtībā tu savu mammu saproti vislabāk. Nevienmēr. Bet viņas izvēle dzīvot tajā komfortā, kā tu to saki, izkāpt bišķiņ ārā, paplašināties, ir tas, ko tu patiesībā vēlies priekš sevis. Bet pati tu to nedari, tāpēc pārliec to it kā uz mammu, ka mammai tas ir jādara. Jo kas tad būs, ja viņa to izdarīs? Varbūt tas tā ir. Es mēģinu, bet nevienmēr man sanāk. Ir lietas, kuras es tā kā ar laiku jau esmu tā kā pārkāpus, un es saprotu to, ka vajag iet uz priekšu, bet visu laiku ir kaut kas, kas tā kā pietur. Iet uz priekšu. Ko tu sauc par iešanu uz priekšu? Es ļoti cenšos strādāt ar sevi, savu domāšanu, mainīt savu uztveri. Kas nav kārtībā ar tavu uztveri? Domāju, ka jau sāk pamazām virzīties, bet manas vērtības ir pa pēdējiem 5 gadiem ļoti mainījušās. Agrāk varbūt tās man bija tur jābūt, es nezinu, zīmolu apģērbam, tur jābūt, es nezinu, kaut kādai zvaigznei, man jāizskatās ir perfekti, man jāskrien visiem līdzi, bet es sapratu to, ka lielākā vērtība jau ir mēs paši, un pieņemsim, es ar vīru, kad apprecējāmies, mēs pārvācāmies no Rīgas, un tad mēs sākām tā kā pavērās cits redzes, leņķis, loks, kad tu sāc novērtēt to, kas tev ir apkārt. Mēs izējot ārā mājā uz lieviņa un priecājamies par to, kad ir klusums, putniņi čivina. Tanī momentā arī sākās tās domas, kā es tik ļoti ieciklējos uz tādām materiālām vērtībām, ja mums, pieņemsim, tāpat ir daba, bērni, tas ir mums tāda vērtība liela. Kāpēc tu sevi noniecini? Pasakot, ka tajā brīdī tu esi kaut kā nepareizi jutusies vai bijusi kaut kur ne tur savās domās vai izpausmē. Tanī brīdī tu nepieņem daļu sevis. Tajā brīdī viņa perfekti bija tieši tāda, jo bez tā posma tu nevar izaugt. No kurienes izaugt? Tas ir tāpat kā pateikt bērnam 1. klasē, tev ir jādomā, kā 12. klasē. Viņš var to izdarīt? Nevar. Viņam ir jāaiziet no 1. līdz 12. Jā, un tas ceļš ir dabīgs. Bet tu nevari pateikt, ka 1. klase bija nekam nederīga. Kā es tā varēju, tur kaut kas nebija pareizi, un tajā brīdī tu sevi noniecini, tu nepieņem daļu sevis. Bet tā ir perfekti pareiza daļa priekš tevis tajā laika posmā, un bez tā tev nav šis salīdzinājums. Uz kā šis salīdzinājums turās? Ar to, kā bija tad un kā ir tagad. Jā, un ja mēs izņemam ārā to, kā bija tad, no kurienes radīsies salīdzinājums? No kurienes tu zinās, ka tagad ir forši? Jā, laikam nezināšu. Tātad jāsāk ar to, ka viss, kas ir noticis, ir daļa tevis, kas veidoja tavu uztveri, kas veidoja šodienas tavu redzējumu. Izņemot kaut kripatiņu no tavas dzīves, kaut sekundi. Ja es izņemšu sekundi, pirms tu satiki savu vīru, kāda būtu tava dzīve? Slikta. Tu to nezini. Tu nezini. Bet iedomājies, cik sekunde izņemta ārā no dzīves var mainīt. Un tad, kad tu skaties atpakaļ, tev ir jāpieņem katra sekunde tavā dzīvē. Tāpēc, ka viņa ir perfekti pareiza. Viņa ir perfekta priekš tevis, jo viņa tevi noveda uz konkrēto situāciju tavā dzīvē, kur tev jau ir viss tas, kas tev ir. Ja tu gribi pateikt, ka tur kaut kas nav bijis pareizi, tu pārsvītro pāri, un tad sanāk, ka šīs dienas rezultāts arī nav pareizs priekš tevis. Jā, bet tas, kad varbūt ne gluži nepareizi, bet tas, ka tas posms bija smags, un es ļoti daudz ko neredzēju tajā momentā, kas man tiek dots. Bet to tu zini tagad. To es zinu tagad. Un atkal tu sēdi šeit un pārmeti sev tur, ka tu neredzēji to 12. klases vielu, sēžot 4. klases solā. Cik godīgi tas ir? Tev pret sevi. Tik dziļi nebija aizdomājusies. Jo šodienas zināšana
tev ir tikai pateicoties tam, ka tur tu nezināji. Jā, ja es būtu tad zinājusi to, ko es zinu tagad, būtu viss daudz savādāk. Un nav iespējams. Ir jāsaprot, ka šī izaugsme, par kur tu saki, tu teici, pēdējos 5 gados ir mainījušās manas vērtības. Nevis pēdējos 5 gados, tas ir tā kā ar negatīvo pieskaņu, bet pēdējos 5 gados tu esi izaugusi pati sevī iekšā, dēļ kā tu redzi pasauli savādāk. Jā. Tas ir dabīgs process. Mēs augam, nobriestam, mūsu pieredzes apjoms palielinās dzīvē ejot uz priekšu, un katra tā pieredzes detaļa šodienā tevi veido kā puzles gabaliņu. Un nekas tur nav nepareizs, un nekas tur nav priekš tevis kaut kādā veidā jānoliedz. Tieši pretēji. Ja tu gribi justies stabili šajā dzīvē, tad pirmais ir pieņemt visu sevi, jebkurā sekundē, savā dzīvē, ar jebkuru savu izvēli. Tāpēc, ka viņa bija perfekti pareiza no tās dzīves brīža un no tām zināšanām, kuras tev bija tajā brīdī. Katrā tajā brīdī tu gribēji priekš sevis labāko. No tām zināšanām, kuras tev bija. Ja mēs ņemsim par piemēru šo pašu skolu, 1. klasē skolnieks priecājās, ka viņam uzspiež zīmodziņu virsū. 4. klasē tas vairs nestrādā. Viņš jau domā savādāk. Zīmodziņš viņu vairs nemotivēs. Un 12. klasē. Bet pateikt 12. klasē, ka bija stulbi, ka es 1. klasē priecājos par zīmodziņu, tā ir sevis nepieņemšana. Noliek to, ka tur tev bija tieši tādas zināšanas, un viņas perfekti atbilda tajā brīdī. Un dēļ tā rodas cilvēkiem sadrumstalotība iekšēja. Viņš nezina, kas viņš ir un ko viņš vēlas, jo nepieņem sevi. Jo tikai tad, kad tu pieņem sevi, tu vari salikt to. Tu teici vārdus, tas laika posms priekš manis bija smags. Kāpēc? Emocionāli bija ļoti smagi. Kāpēc? Šis man nav pirmais vīrs, viņš ir man otrais vīrs. Un ar pirmo vīru man bija ļoti smaga pieredze. Varbūt tajā momentā es arī pateicoties viņam, es arī esmu viņam pateikusi paldies par to, ko viņš man ir devis savā veidā. Kad ar to, ka viņš mani noniecināja un par mani ņirgājās, man ieslēdzās pašizdzīvošanas instinkts un laikam cieņa pret sevi. Man ieskanējās galvā frāze, ko man tēvs savulaik bija teicis: cieni sevi, neļauj nevienam sevi noniecināt. Jā, apkārtējā vide vienmēr tev parādīs tevi iekšā. Tev nekad neviens nenoniecinās, ja tu nenoniecināsi sevi. Viņš bija tavs lielākais skolotājs. Tanī brīdī, kad atnāk šādi cilvēki, viņi ir tie, kas tev izvelk ārā no tumšas bedres. Jo tu jau sēdēji bedrē. Tu viņam saki, tu mani tur ieliki, bet patiesībā viņš ar to, ka tevi tur spiež dziļāk, gaida, ka tevī ieslēgsies spēks, lai pateiktu stop. Es no šejienes slīdīšu ārā. Vienkārši jautājums, cik daudz laikam ir jāpaiet, lai tu pateiktu stop un atrastu sevī šo spēku. Kādam tas ir ļoti ātri, pietiek ar vienu reizi, kādam tie ir gadi, kad viņš ļauj sevi mīdīt, un vienā brīdī atnāk tas spēks, tas resurss, kurš tev ļauj pateikt stop. Tā vairs ar mani nevar, es tā vairs negribu dzīvot. Un ja tu atcerēsies, tad kopš tās reizes tevī iekšā gan sajūtas, gan tava dzīve ir pavisam savādāka. Jā. Un tu pareizi teici, tas ir paldies viņam, tāpēc, ka viņš izdarīja to netīro darbiņu. Jā? Mēs nevaram panākt šo skaistā veidā. Jā, tas bija tiešām ļoti smagi, emocionāli bija ļoti smagi. Bet tagad padomā, kas bija smagi? Kad tā ņirgāšanās, tas bija, es teiktu tā, tas bija, tajā laikā savā ziņā tas bija
diezgan plaši, jo tas bija notika tajos pašos draugos portālā. Tas notika tajos, Facebookā, un visi mūsu draugi par to zināja. Kā tu rīkojies, lai parādītu, ka tev tas nepatīk un neapmierina? Sākumā jau bija ļoti grūti vispār to aptvert, jo mēs kopā bijām jau ļoti ilgu laiku, bet mēs tieši, tas bija tas gads, kad mēs apprecējāmies, salauzāmies. Un principā pēc gada arī mēs arī šķīrāmies. Bet kā bija priekš tevis? Ko tu izdarīji un kā tu parādīji to, ka nav ok? Es ar viņu daudz runāju. Sākumā tas bija vienkārši sarunu līmenī, pēc tam jau ieslēdzas tas, ka tā pašcieņa, ka pietiek, cik ilgi? Tu mani turēsi pa muļķi, es taču redzu to visu. Tu teici labus vārdus, manī ieslēdzās pašcieņa. Kas ar tavu pašcieņu bija līdz tam? Es biju ļoti vienkārša. Pieņemsim, šobrīd jūs mani redzat, man ir tādi mati, es esmu salīdzinoši koša, bet tad es biju, teikšu tā, pelēka pelīte, naiva. Vai tu domā, ka izskats ir saistīts ar pašcieņu? Negluži, bet tas ir savā veidā to arī, tā kā sevi, kad tu pasties spogulī, tu sevi tā kā vairāk varbūt iemīli, ka tu kaut ko tomēr uzkrāsot tās acis vai lūpas vai, bišķiņ tomēr sevi tā kā uzprešini. Vai priekš tevis uzkrāsots lūpas ir mīlestība pret sevi? Tas ir baudījums acīm. Un baudījums acīm, vai tas ir mīlestība pret sevi? Es ļoti ilgu laiku, tā kā man bija, kā pareizi pateikt, man ir pilnas, tādas lielas lūpas, un es tā kā uz viņām nejūtos ērti, ka man viņas ir uzkrāsotas, man likās, tas ir briesmīgi. Bet arī caur kolēģiem es sapratu to, ka īstenībā tas ir mans, tāds dabas dotā skaista lieta, kuru es esmu visu laiku slēpusi. Bet mans jautājums, vai uzkrāsota seja ir mīlestība pret sevi? Tā ir maska vairāk. Kur ir tava mīlestība pret sevi? Mēs aizējām līdz tam, ka tādi vārdi kā pašcieņa un mīlestība pret sevi tev asociējās ar tavu ārējo izskatu. Ne tikai. Tad kas ir mīlestība pret sevi? Miers, iekšējais miers. Ka tev nav jābūt stresā, ka tu vari izbaudīt mirkli. Pieņemsim, man ļoti patīk pie jūras. Un ja es varu mierīgi aizbraukt pie jūras un izbaudīt to momentu, tas ir mirklis man. Tātad būt pie jūras ir mīlestība pret sevi? Savā veidā, jā. Bet aizbraucot mājās, tu esi attiecībās, kurās tevi neciena. Vai tā būs mīlestība pret sevi? Nē. Tad kas ir mīlestība pret sevi? Miers, cieņa. Kā tu cieni sevi? Dodot mirkli sev, laiku sev. Vēl? Tu no rīta iedod stundu sev mirkli, laiku. Tā ir mīlestība pret sevi? Atkarīgs, kā to pavadi. Ja es to pavadu gatavojot brokastis, pieņemsim ģimenei, tas būtu vairāk tā kā sevis atdošana, bet mirklis sevi ir tieši tikai mirklis man. To, kad es esmu kopā ar sevi. Un tajā laikā, kad tu biji šajās attiecībās, kas no šī visa nebija? Nebija mirkļa vispār man. Kam bija visi mirkļi? Viņam, bērnam. Man ir svarīgi šo saprast. Ka tev sāpīgi bija nevis tas, ka tevi kaut kādā veidā pazemoja, bet tev sāpēja tas, ka tu visu laiku atdod citiem. Un atpakaļ nekā. Un atpakaļ nesaņem. Bet tu nevari saņemt atpakaļ, jo tev neviens nelūdza uz 100% atdot sevi.
Tu izlēmi, ka tevi mīlēs stiprāk, ja tu sevi atdos uz 100%. Bet patiesība ir tā, ka tu meklē sevis mīlēšanu. Un tā sevis mīlēšana ir nevis vīrā, bērnos, izskatā, lūpu krāsā, bet viņa ir tad, kad tu aizej pie spoguļa, kaut vai bez drēbēm, ieraugi sevi, un tu saproti, ka tas ir vienīgais, kas tev pieder uz šīs pasaules. Jo tu ar to piedzimi un tu ar to nomirsi. Un tu skaties un vienkārši izbaudi sevi, mīli sevi precīzi tāds, kāds tu esi. Un vienalga kāda matu krāsa, kāda lūpu krāsa, vienalga. Un tad tu par sevi rūpējies kā pret to vienīgo, kas tev ir iedots no pirmā elpas vilciena līdz pēdējiem. Bet tad, kad mūsos iekšā nav šī sajūta, mēs ejam, meklējam viņu ārpasaulē, mēs pārliekam, tagad tu mani mīlēsi uz 100%. Tagad tu mani mīlēsi uz 100%. Un apkārtējos cilvēkus tas ļoti smacē. Tāpēc, ka, iedomājies, ja mēs esam attiecībās. Un es tev tagad saku tā, tev ir jāmīl mani uz 100%. Bet man taču ir mani 100% arī. Man taču vajag arī sevi mīlēt, vai ne? Es gribu atstāt arī sev. Es negribu visu atdot tev. Un rodas konflikts, tāpēc, ka nevienam cilvēkam nav par pienākumu aizpildīt tavu deficītu. Jā, laikam. Paskaties šodienā, kur tu vēl joprojām sevi nemīli. Kur tu vēl joprojām, it kā jā, ir daudz, kas izmainījies. Ja mēs paskatīsimies to, kā ir bijis un kā ir tagad, tu teiksi, ka ļoti liela izaugsme ir notikusi pa šiem gadiem. Bet ja mēs nevis salīdzinām, bet ja mēs paņemam tikai šo plakni, kurā tu esi šobrīd, kur tu vēl joprojām nemīli sevi? Es laikam vēl joprojām ar savu to mīlestību, nezinu, to mātišķo sajūtu, ka man ir jārūpējas, laikam tomēr smacēju. Vai tev ir tā sajūta, ka tu esi pārāk daudz atdod sevi ģimenē? Ka tu tur esi pārāk daudz? To tajā brīdī laikam tomēr nē, jo man ir laiks sev. Bet iztrūkst viens elements. Jo ja sevi mīl, vai ir jautājums saprast sevi? Nevajadzētu būt. Bet... Nevajadzētu būt, jā. Un ja sevi mīl, teici vārdu savienojumu strīdos ar sevi. Kāpēc ir jāstrīdās ar to, kuru tu mīli? Šis laiks ar to cīnījusies. Kāpēc ir jācīnās ar sevi? Nezinu, laikam pieredums. Pieredums no kā? Ar ko tu dzīvē cīnies un strīdies? Ar ko tu vienmēr esi tā kā dzīves laikā strīdējusies un cīnījusies? Ar savām bailēm, ar nepārliecinātību. Ar cilvēku? Tagad laikam vairs netik ļoti, agrāk ļoti. Ar kuru? Ar vīru bijušo. Labi, vēl pirms tam? Ar mammu. Un vēl joprojām mēs sākām vārdus. Es ar mammu strīdos par to, ka viņai jāiet ārā no savas kastītes un jādara lietas. Jā, jo viņa visu laiku, kad viņa, pieņemsim, atbrauc ciemos, viņa uzstāja uz savu viedokli, kad ir jābūt tieši tā. Es saku, tev to vajag, bet man to nevajag. Kā tu domā, kas stāv augstāk hierarhijā, mamma vai meita? Nezinu. Cieņa pret mammu, bet man liekas, ka tomēr mēs katrs esam par sevi. Ja mēs skatāmies sistēmā, kas rada? Tu vari piedzemdēt mammu? Nē. Nevari. Tad viņa stāv virs tevis, jo viņa atnāca pirmā uz šīs pasaules. Jā. Tad viņa kā minimums ilgāk šeit dzīvo, un kā minimums viņa sevi pazīst labāk. Cik gados tu mammai piedzimi? 25. Nu, kā minimums 25 gadus bez tevis viņa tīri labi ir tikus galā. Jo 25 gadus bez tevis viņa nodzīvoja.
Un šodienā tu centies viņai teikt, ka viņa dzīvo kaut kā ne tā, un ka viņai vajadzētu dzīvot savādāk. Varbūt ne gluži tā, bet kaut ko pamainīt savā domā, uztverē, kā viņa uztver lietas. Kāpēc? Tev tas ir svarīgi pārlikt to, ko tu vēlies savā dzīvē, uz viņu. Tāpēc, ka tavs uzstādījums pašā sākumā bija vēlos kaut ko mainīt, baidos, neju, nerealizēju, nedaru. Jo visbiežāk ir tā, ka tas, ko mēs vēlamies un nedaram, mēs to prasam no vīra, no bērniem, no vecākiem. Mēs pārliekam šo uz viņiem, jo paši to nerealizējam. Bet īstenībā tas ir tev dialogs ar tevi. Un tādā brīdī, kad tu nostājies virs mammas un saki, vajadzētu šitā. Jo tas ir vecāku uzdevums mācīt bērnus, nevis bērnu uzdevums mācīt vecākus. Un tādā brīdī, kad bērns sāk mācīt vecāku, viņš uzkāp virs vecāka un sāk izteikt kaut kādas pretenzijas, mācības, vēl kaut ko tādā veidā, automātiski hierarhijā sistēmā pazeminot vecāku. Protams, ka tur ir diskomforts. Tas nav pareizi sistēmā. Tā nav paredzēts. Mūsu bērni nepiedzimst un, teiksim, nebūtu pareizi, ja, nezinu, mans vecākais dēls tagad nāktu un mācīt, kā man dzīvot. Tā kā es taču zinu, kā man ir labāk dzīvot, vai ne? Jā. Kaut kā īsti nav tas ok. Nodarbojies ar savām lietām, es nodarbošos ar savām lietām. Tā ir mana izvēle, kā es šodien redzu pasauli. Tā ir mana izvēle, ja es gribas neko nedaru. Tā ir mana izvēle, ja es gribas kaut ko daru. Tas nekādā saistībā nav stāsts par viņu. Bet tad, ja viņš tavs bērns sāk nākt un tev teikt, tad tev tādā brīdī var rasties konflikts. Tāpēc, ka tu gribi noturēt savu pozīciju, kurā tu esi. Mamma vienmēr stāv augstāk. Jā, un tur ir tā cieņa. Tad, kad mēs skatāmies uz augšu uz mammu un saprotam, ka priekš viņas viss ir perfekti pareizi. Jo tādā brīdī, kad tu ar mammu konfliktē, nepiekrīti viņai vai konfliktē, tu automātiski visu to ieslēdz sevī. Visus tos scenārijus, kurus tu mammā nepieņem, tu ieslēdz sevī. Kāpēc tas tā notiek? Tas notiek ar tādu nolūku, ka, ok, parādi, kā tu tādā brīdī tiksi galā. Parādi, ka tu vari labāk. Un te, lūk, ir tieši tāds pats scenārijs. Tu savai mammai saki, ka viņa dzīvo pārāk ierobežoti, neiet ārā, neizplašās. Bet tu atnāc uz sesiju un sāc tieši ar tiem pašiem vārdiem, ka tu baidies, nedari, uzsāci, bet nepabeidzi. Un tu esi tieši tādā pašā scenārijā. Viņā tu to redzi un mēģini izlabot, bet sevī neredzu. Un tā notiek vienmēr. Kad mēs kaut ko nepieņemam savos vecākos, mūs iemet iekšā tādā scenārijā ar domu, ka, ok, parādi, ka var labāk. Un te varbūt bieži vien rodas jautājums, ko darīt, kad mamma atnāk un saka savu viedokli? Jā. Kuram tu nepiekrīti, ja? Ir tā. Jā, kā tev liekas, kāda ir varianti? Es viņas viedokli uzklausu, bet es saku, jā, labi, paldies, mamma, bet es tā negribu darīt. Un ja tu pasaki šādi, vai izraisās konflikts? Viņa nedzird mani. Viņa turpina tā kā visu laiku to skandināt. Piemēram, ko? Kas ir tas klasiskais, par ko jums ir šīs? Tas ir atkarībā no konkrētās tēmas tajā laikā. Pieņemsim, tagad mēs domājam mājai jumtu. Es saku, dotajā brīdī mēs to nevaram. Tāpēc, ka es nevaru sazvanīt tos cilvēkus, un tas nav. Viņai vajag uzreiz, un viņa katru dienu vienkārši zvana. Tu izdarīji, piezvanīji, un tas ir tāds
Nezinu, Pagaid, tas ir lietas tavējās vai mammas lietas, par kurām tagad tu saki? Manējās. Tavas lietas un kārto mamma? Nē, viņa nekārto. Es kārtoju, bet viņa grib, lai tas notiek ātrāk. Viņa uzskata, ka tas viss ir vienā momentā vajadzīgs izdarīt tagad un tūlīt un uzreiz. Kāds viņai tur ir sakars? Drīkst zināt? Jūs taču nedzīvojat kopā? Nē. Tad kā šī situācija rodas? Ka mamma jaucās jūsu dzīvē, un tu tā kā attaisnojies par to, ko tu esi izdarījusi vai nē. Šeit ļoti daudz skan par to, ka tu neesi atdalījusies no mammas. Viņa vienkārši, pieņemsim, mēs ar viņu runājām to, ka man ir plāns, mums ir plāns tāds, ka mums vajadzētu to un to izdarīt. Viņa uzreiz grib tā kā ņemt un iesaistīties. Viņa, kas jums nav, kas jums trūkst, ko es jums varu palīdzēt ar tādu, tā kā, kad nevis tagad mēs to darīsim, bet viņi izdarīs to mūsu vietā. Tātad viņi piedāvā palīdzību, kur tu nepieņem? Bet to tajā brīdī man to īsti nevajag, jo mēs to, es pati nezinu, vai tas būs iespējams tagad izdarīt. Vai tā nav atkal tā tava sākotnējā, tā kā es gribu, bet nedaru, es daudz ko uzsāku, bet nepabeidzu? Varbūt tā ir no tās sērijas, ka plānu ir daudz, bet reālas rīcības nav, un tu it kā gribi daudz ko izdarīt, bet kaut kādā brīdī lec atpakaļ. Un tad, kad tu to stāsti, tas ir no pozīcijas, tikai viss būs, un tad atkal ieslēdz, ka nē, man vajag padomāt. Šajā jautājumā nav iespējas padomāt vienkārši. Nē, es vispār par to tavu realitāti. Tā varētu būt. Jo, ko mums tava mamma šobrīd parāda? Tava mamma parāda, ko aiziet. Viņa dzen tevi uz priekšu. Bet tev ir pretestība. Tas ir nevis tikai par šo lietu, bet vispārīgi. Ja mēs skatāmies, ko tava mamma tev spoguļo. Viņa spoguļo to, ko tu sev liedz. Tu sev liedz rīcību, ātri iet, darīt, risināt. Un tieši tādēļ rodas šis, ka tu uzreiz slēdzies atpakaļ. Nobremzēju, atrod iemeslus, kāpēc nogaidīt. Un viņa tev tieši rāda to, ko tu sev liedz. Kāpēc tu sev liedz rīkoties? Tu saki, jā, ir bailes, bet bailes par ko? Kas tad notiks, kad tu sāksi realizēt savus sapņus? Laikam jau ka nekas. Ja nekas, tad tu būtu sākus jau to darīt. Bet kaut kur tomēr tev liekas, ka kaut kas notiks. Kaut kur zemapziņā ir tas trigeris, tas uztraukums. Par ko? Nesanāks. Jā, bet tev jau nesanāk tagad. Tu jau neko nedari un tev jau nesanāk. Tu baidies no tā, kas jau notiek. Nesanāk tad, ka mēs neko nedaram. Jā. Ir tā, ka es ļoti daudz, pirms es kaut ko daru, es ļoti citīgi to pārdomāju. Vai tiešām tas ir vajadzīgs vai nav. Kā tu to vari zināt? Kā tu vari zināt scenāriju? Kā tas būs? Kā tu vari zināt? Pēc sajūtām. Un tavs sajūtas, tu teici ar sirdi, saka jā, bet tu jau viņas neklausi. Prātam nav sajūtas. Jā, bet ir tā, ka tu kaut ko dari un tev tu iekšā pilnīgi, tās sajūtas ir pilnīgi tādas, ka tu tagad ej un tev viss vienkārši, tu aiziet viss tā tik viegli un tu jūti no tādu gandarījumu, ka tu to dari, bet tad ir lietas, kuras tu dari un tu nesanāk un tu saproti, un vēlāk pēc kāda laika tu saproti, tam tā vajadzēja būt, tam nevajadzēja notikt. Bet es uz to dzinos. Labi, bet tev vispirms taču ir jāpamēģina, lai to saprastu. Ir lietas, kuras es pamēģinu. Un es mēģinu tās emocijas saprast sevi. Kas ir tas, ar ko tu pašā sākumā, kad tu teici saprast sevi, es strīdos ar sevi un neeju un neizdaru? Par ko tu runāji patiesībā? Tas, kad es arī strīdos, es ļoti daudz, kur savas emocijas varbūt es tik daudz nesaprotu, un tāpēc es arī strīdos, un tāpēc es arī saku nē. Kādas ir tās emocijas, kuras tu nesaproti?
Un kurš tev to ir pateicis, ka tu nesaproti? Es sev. No kurienes šī informācija, ka tu kaut ko nesaproti? Kam ir tie vārdi, ka tu nesaproti? Kas jau tev tā iepriekš dzīvē ir teicis, ka tu neko nesaproti? Daudz dzirdēts. Nu, padomā, kāda frāze tev vispilgtāk ir iesēdusies atmiņā? Kam pieder šie vārdi? Tu neko nesaproti. Tavā virzienā. Pirmais vīrs. Pirms viņa vēl bija cilvēki. Ja tu jau pirms viņa sevi identificē kā sevis nemīlošu, kā tu pati teici, pelēkā pele, tātad ar zemu pašvērtējumu, tas nozīmē jau, ka pirms tam bija kāds, kas tev lika noticēt tam, ka tu neko nesaproti. Mamma bieži vien teica, nu nesanāk, nesatraucies, nekas, nevajag. Vēl? Skolā vienaudži. Arī tā teica? Ir. Skolā bija ļoti grūti. Kādā vecumā? Pamatskola. Kā tu tur jūties, ja vajadzētu pateikt vienā vārdā? Cīnījos par to, lai izdzīvotu. Cīnījos par to, lai izdzīvotu. Kas tev draudēja tajā laikā? Arī šobrīd tas notiek skolās, kad ir bērni, kurus ļoti daudz apceļ, apbiežo, ka viņi ir sliktāki, jo kāds to uztver, ka kāds ir sliktāks. Un es biju starp to, kad starp to augšu un apakšu pa vidam, un lai tajā līmenī noturētos un tajā neviens neapceltu. Tā bija cīņa savā veidā. Kurš tev to ielika, šo informāciju? Kurā brīdī tu to sāki tā domāt un vērtēt? Jo bērns kā tāds, viņš nezina, ka ir kaut kāda līmeņa skolā, ka ir par kaut ko jācīnās. Konkrētas epizodes 5. klase, kad klases, tā teikt, vērtētākā, foršākā meitene, pēc kuras visi tā kā skatījās, sāka apcelt. Es teikšu tā, klases biedru, kas īstenībā manā uztverē bija ļoti jauks puisis. Kad ar viņu parunājās, viņš ļoti daudz lietas varēja forši izstāstīt, pastāstīt, pamācīt. Varbūt mēs nebijām te labākie teicamnieki, bet dzīvē, manuprāt, viņš ir vairāk izstāstīt. Kāpēc tu saki mēs? Tas taču bija viņš. Kā tas ir par tevi? Tāpēc, ka klasē jau nebija viens viņš tāds. Kāds tāds? Kuru apceļ. Un kas tā par meiteni priekš tevis tas bija kas? Šis mirklis, par kuru tu runā, ka ir bijusi kaut kāda meitene, kur apcēla kaut kādu puisi. Kā tas ir par tevi? Tas nav varbūt gluži par mani, bet tas, kad tajā mirklī ieslēdzās tas, kad es nevēlos nonākt tajā situācijā. Un ko tu tur padomāji, lai es nenonāktu tur tajā situācijā, kas man ir jādara? Es būšu kāda? Labāk. Labāk par ko? Vai labāk ir domāt, ka es būšu laba priekš visiem? Varbūt arī tas, ka būšu laba pret salīdzinoši priekš visiem. Lai nebūtu apcelšana. Jā. Tātad es būšu laba vai labāka, kā tu saki? Lai dzīves laikā nejustu to, ka mani apceļ, bet tu tāpat trāpi uz tieši tādiem scenārijiem, kur tavs pirmais vīrs dara tieši to pašu ar tevi. Apceļ. Jā. Kā ir tālāk, vai ir kādas darba vietas, kur tu to esi jutusi? Ir bijuši kolēģi, kas tā kā savā veidā to pārākumu rāda, bet es teikšu tā, ka dotajā brīdī es uz to pastos un es saprotu to, ka īstenībā viņa man ļoti daudz iedeva. Jā, kas atšķirās no tevis šodienā un no tās versijas?
tas, ka varbūt tajā laikā es nesapratu to, ka īstenībā ir daudz lietas, no kurām es varētu tā kā, izsijāt to, kas ir tā kā priekš manis, kad es varētu to mācīties. Kad, pastīties to situāciju no malas un izvērtēt tos, ne tikai tos mīnusus un sliktās lietas, bet ieraudzīt to pienesumu, kas ir man. Nē, tās ir sekas, kuras tu vari tagad, bet padomā, ar ko tu atšķiries. Kāda tu esi tagad un kāda tu biji tad. Un ja mēs tevi šodienas versiju ieliktu tad, vai ar tevi notiktu tādas pašas situācijas? Domāju, ka nē. Kāpēc? Es nebaidītos no sava viedokļa. Aha. Tātad, lai būtu laba visiem, man nav viedoklis. Es baidos par savu viedokli. Lai būtu laba, es labāk paklusēšu, ja? Jā. Piekritīšu. Jā. Un palikšu bez viedokļa. Ar savu viedokli pie sevis. Kā tu domā, vai šo gadu laikā dzīvojot pēc tā principa, tu neesi pazaudējusi savu viedokli vispār? Un kā tu atšķiri, kurš ir tavs viedoklis un kurš ir citu viedoklis, ja tavam viedoklim nekad nav bijusi vieta būt? Es domāju, ka daļēji ir. Un šis izklausās pēc viena no galvenajiem iemesliem, kas tev šodienā traucē. Tā varētu būt. Iestāties par savām vēlmēm, jo tik daudz gadus savu viedokli noliekot kaut kur maliņā, tu jau nevari būt droša par to, ko tu domā. Tu it kā pati sev vairs nevar uzticēties. Ir tāda sajūta brīžiem, jā. Jā, bet ir tikai viena patiesība. Dvēsele nekad nemelo. Prāts ir tas, kas mūs vada. Tur, kā tu teici, ir droši, ja? Nemainīties, palikt tur, kur tu esi. Un pat tavam prātam bija droši būt labai priekš citiem. Tavam prātam bija droši atļaut sevi pazemot, tāpēc, lai nebūtu jāizlec, lai nebūtu cits viedoklis, ja? Jo tāpēc, ka tas ir bīstami. Tavs prāts tev ļāva visā tajā būt, jo it kā tas ir droši. Un šodienā savā dzīvē tu sākies klausu prātam, jo man ir droši neko nedarīt. Neizteikt šo viedokli, neiet pēc savām vēlmēm, nerealizēties. Bet ja tu paklausīsies iekšā, kā tu teici, tā dvēsele, tas ir tas, kas tev saka, eja, daram, pamēģinam. Man ir tiesības pamēģināt. Man ir tiesības kļūdīties. Man ir tiesības izdarīt secinājumus. Man ir tiesības pašai pēc savām kļūdām izdarīt secinājumus. Jā, brīžiem sajūta, kad iekšēji kliedzu. Ko tu kliedz iekšēji? Ka es tā nevēlos dzīvot. Kā nevēlies dzīvot? Ir lietas, kuras es gribu savādāk, un es saprotu to, ka... Kādas lietas tu gribētu savādāk? Savu ikdienas rutīnu, varbūt ne tādu. Jā, kas tev ikdienas rutīnā nepatīk šobrīd? Darbs, mājas. Tāds tā kā vāveres ritenis. Kad nav nekā cits, ir tikai darbs, mājas. Tāds bija tas domāts, vai darbs un mājas tās tā kā divas zonas, kuras tev šobrīd nesagādā prieku? Tas ir tā kā tev ir vienkārši tu bez darba, tu skrien uz mājām, tev ir jāizdara tas, tev ir jāizved bērns uz turienēm, tas, un tu skrien, un tu pat nepasties apkārt un neapstājies. Jo tu man mēģināji pārliecināt, ka tu ļoti daudz laika velti sev, kas ir mīlestība pašai pret sevi. Es esmu atradusi to savu laiku. Kur viņš ir? Es pieņemsim, tad, kad es braucu uz mājām, īstenībā vilciens tā ir ļoti laba relaksācija. Bet tas nav laiks sev. Tu viņu speciāli sev nesagādā. Es viņu speciāli nesagādāju. Tā ir tā kā ilūzija, ka tu pasaki tā, man vajag braukt ar vilcienu un es to pieņemšu kā laiku sev. Man laiks sev ir gulēšana. Strādā tas, kā tu domā? Nē. Nestrādā. Laiks sev vilcienā ir tā kā, tu esi tajos apstākļos. Tajos apstākļos.
Tas nav laiks sev. Tāpat kā gulēt nav laiks sev, tāpat kā izdarīt tādas pamata vajadzības, kā iet dušā un tā tālāk. Tas nav laiks sev. Laiks sev ir apzināti savā ikdienā iekļaut laiku sev, kas nav pakārtots citiem. Tātad laiks sev varētu būt, ja tu pieceltos stundu ātrāk pirms visiem apzināti un teiktu, es no rīta pasēdēšu, pastaipīšos, man tur ir savs kaut kāds rituāls un tas ir laiks man, jo es apzināti to daru. Brīvdienās es to apzināti arī daru. Jā, un kā būtu, kāpēc darba dienās tev neizdodas? Ja man darbā ir jābūt 4, tad es jau 3 izbraucu no mājas un 2 es ceļos. Tad par to, ka darbs nav tas, vai tas varētu būt iemesls, ja mēs nomainītu, iedomājies, ja tev būtu tāda poga, kur tu varētu kaut kā piespiežot nomainīt vienu no savām ikdienas lietām. Tu vienkārši šeit būtu pogas, tu piespiestu un viņi varētu nomainīties, kur lietā būtu. Man patīk mans darbs. Tad kas tev nepatīk? Ja tu teici darbs, mājas? Es varbūt nemāku samanedžēt savu laiku, jo tad, kad es esmu mājās, man ir tā stunda, 2 līdz tam brīdim, kad es varētu skriet tālāk, bet es varbūt viņu... Ko tu dari tajā laikā? Sagatavoju visu vakaram, lai būtu mierīgāks tas vakara cēliens. Ko tu vakarā tad dari? Mēs ar meitu klavierus izspēlējam, palasam, un tad jau ir vakariņas un vakar rituāls. Tad viss laiks patiesībā ir par citiem. Pēc darba tu aizbrauc mājās, tu priekš citiem, tu sakārto visu, tad pēc tam velti laiku visiem citiem, pēc tam tu ej gulēt laicīgi, lai varētu laicīgi piecelties. Varbūt tās ir bišķiņi tas vāveres ritenis. Tad kur ir laiks tev? Brīvdienās. 2 stundas nedēļā? 2 līdz 4. Es no rītiem, kad pamostos, tad ir klusums un miers, un tad var no jums es mācījos meditēt. Ļoti laba lieta. Sākums bija ļoti grūts. Es tev cenšos parādīt, kad šis laiks sev, ko tu sauc par sevis mīlestību, viņš priekš tevis skan tā, tāpēc, ka tu daudz salīdzini sevi ar pagātni, kā ir bijis. Ka tur es dzīvoju tā, un šodienā it kā ir daudz labāk. Tāpēc tu domā, ka tā ir mīlestība pret sevi. Nosacīt. Bet ja mēs pāanalizēsim tavu laiku un tavu šo te dzīves ritmu, tad no apmēram 170 stundām nedēļā 4 ir tev ievēlēts. Tiešām plānotājā būtu ierakstīts laiks. Tas ir mans. Kā tu domā, cik ilgi cilvēks var dzīvot tādā ritenī? Skatoties sevi, laikam jau neilgi. Tad es nebūtu šajā situācijā, un varbūt tās nebūtu šeit. Kā tu domā, kam ir jānotiek tavā dzīvē, lai tu kaut ko mainītu? Pirmais, kas nāk prātā. Iekšējām dusmām uz sevis, laikam. Ko tu darītu ar iekšējām dusmām uz sevi? Kā viņas tev palīdz dzīvot? Uz laiku liek savākties, tā kā saņemties un tomēr kaut ko mainīt ikdienas rutīnā. Un kam ir jānotiek, lai būtu iekšējās dusmas? Kur viņas rodas? Kādas dzīves situācijas tevī rada šī neizdarīšana? Jā. Kad tu sev kaut ko apsoli, uzsāc, neizdari, tad tu pēc tam uz sevi dusmojies. Jā. Un tad šo dusmu rezultātā tu atkal kaut kādu laiku eksistē.
Un tā tu radi šo ciklu nemitīgi daudz reizes, jo viņš patiesībā kalpo tavā labā. Jā. Tu it kā pati sevi darbini ar šādu mehānismu. Tā varētu būt. Kā domā, kāda ir izēja? Kā var savādāk? Ko tu ieteiktu savai meitai, ja viņa atrastos šādā situācijā? Es pat nezinu. Ja viņa tev teiktu, mamma, man dvēsele saka tā, prāts tā. Ko tu viņai teiktu? Nu, jautājums, kas tevi aptur? Un kas tevi aptur? Kas tevi aptur klausīties sirdī? Ko tu baidies pazaudēt? Es baidos kaut ko neizdarīt. Ko tu vari neizdarīt? Ko tu neizdarīsi, ja tu sāksi klausīt sirdi? Pieņemsim, ja es gribu iet apmeklēt konkrētus kursus, viņus nekad es nevaru atrast laikā, kad man ir brīvais laiks. Un tev ir brīvais laiks tikai brīvdienās? Laika posms, pieņemsim, kad es beidzu darbu un līdz tam brīdim, kad man ir jāpaņem meitu un jāved uz nodarbībām. Vai vīrs tev nekad nepalīdz? Tad, kad es beidzu darbu, viņš sāk. Man ir rīta maiņas, viņam ir vakara maiņas. Vai tev nepietrūkst attiecības? Es teiktu, ka tas savā ziņā mūs tā kā mums ir kopējas brīvdienas, mēs paspējam viens pēc otra un tā kā sailgoties. Tās pašas 2 reizes nedēļā, ja? Kad tu it kā velti laiku sev, tad tās ir arī tās pašas 2 dienas, kad tās vienīgā opcija būt kopā ar vīru. Jā. Kam tu dod prioritāti tajās dienās? Laiks ar ģimeni. No rīta, tad, kad es pieceļos agrāk, tas ir tā kā tā stunda, 2, atkarībā no tā, cik ilgi bērni guļ. Tas ir man. Un pēc tam jau, tad, kad viņi ceļās, tad arī... Kas būs, ja tu kādreiz veltīsi laiku sev, tad, kad bērni ir nomodā? Kāpēc tev galvā ir šis scenārijs, ka tu tikai tad, kad visi guļ, ka tas ir vienīgais variants, ka tu vari būt ar sevi? Kāpēc tu saviem bērniem neiemāci mīlēt sevi un savu laiku? Kāpēc tu viņiem to nerādi? Kāpēc tu nerādi šo piemēru? Varbūt es nemāku to parādīt. Nezinu. Ko tu baidies neizdarīt? Visu. Kas ir viss? Ko tu baidies neizdarīt, ja tu sāksi klausīt savu sirdi? Ko tu neizdarīsi? Tajā brīdī, laikam, man ir prioritāte meitai iemācīt lasīt, klavieres spēlēt. Vai tad, ja mums ir prioritāte visi citi, ir jābrīnās par to, ka tu nejūties saprasta? Laikam jau kā nav. Nav jābrīnās. Tāpēc, ka iekšā tevī ir kāds, kas vēlas uzmanību, nedalītu uzmanību, sapratni, mīlestību, bet tu iekšā tam visu laiku pasaki vēlāk. Man tagad svarīgāk ir meitai iemācīt lasīt. Vēlāk. Tad, kad viņai būs 18 gadi, tad es atnākšu pēc tevis. Meitai iemācīt lasīt man ir svarīgi, tāpēc, ka man pašai bija grūti lasīt. Bet tas nenozīmē, ka viņai būs grūti. Viņa nav tu. Viņa nav es, bet es no tā ļoti baidos. Tu gribi pārlikt un izglābt sevi caur viņu, bet tā tas nenotiek. Iespējams. Bet savas nemīlestības pret sevi
dēļ tu viņā ieliec tieši tādu pašu programmu, neapzinātā līmenī. Jo viņa nebūs redzējusi, kā mamma sevi mīl. Es negribu, lai viņa pārdzīvo skolā, pieņemsim to, ko es pārdzīvoju. Viņai tāds scenārijs nav iespējams, viņa nav tu. Jo redzot to, kā notiek tas viss, cik ļoti nežēlīgi mēs jaunieši esam viens pret otru. Tā notiek jauniešiem, un tā notika mūsu bērnībā, un tā notiks visos laikos. Tas nav nekas tāds, kas nebūtu bijis kādreiz. Vienkārši šobrīd par to vairāk runā. Bet tev ir iespēja parādīt savai meitai, ka var iestāties par sevi. Un tu to vari izdarīt, rūpējoties par sevi, mīlot sevi, parādīt, ka tu pati sevi esi vissvarīgākā. Jo tad viņa lasa un skatās, sievietes etalons pirmais, esi tu kā mamma. Tad viņa skatās, mamma dzīvo tā, es arī tā dzīvošu. Mamma sevi mīl tā, es arī tā sevi mīlēšu. Mamma par sevi rūpējās tā, es arī tā darīšu. Kas ir tas, ko tu viņai šobrīd dod? Šajā zemapziņas līmenī. Vai tā ir mamma visu sevi atdeva mums, tāpēc es arī tā darīšu. Es arī visu sevi atdošu viņiem. Un tā no paudzes paudzē. Jo mēs it kā domājam, ka ja es atdošu visu sevi tur, tad tur kaut kas labāks būs. Bet viņi visi paņem to pašu programmu un dzīvo precīzi tālāk. Tādēļ vienīgā iespēja priekš mūsu bērniem ir tad, ja mēs parādām tieši tādu dzīvi, kādu mēs gribam saviem bērniem. Un ja es gribu, lai mana meita ir laimīga, lai viņa mīl sevi, lai dejo pie spoguļa, lai pati ar sevi lepojās, tad es eju darīt to pašu. Eju guļamistabā, dejot pie spoguļa, lepojos ar sevi, mīlu, dievinu un tā tālāk. Un viņi skatās un mācās. Tas ir tas, kā mēs nododam tālāk. Bet tu mēģini tagad savus caurumus aizlāpīt ar viņu. Es nemācēju, vai man bija grūti lasīt, tāpēc es viņai tagad mācīšu. Bet nav teikts, ka viņai ir tā pati problēma. Nav teikts. Mūsu bērni vienmēr ir labāka versija par mums. Protams. Kā tu domā, ko tu vari šobrīd savā ikdienā pamainīt, paliekot tajos pašos apstākļos, kuros tu esi, pieņemot, kad ir tas pats darbs? Kas ir tas iespējamais tavs risinājums uz to, lai tomēr laiks tev un šis mīlestība sev, lai viņi ietu cauri tavā ikdienā? Kas pirmais, kas tev nāk? Tev nav jābaidās. Ja mēs noņemam no tevis bailes, ja tev drīkst nesanākt, tu drīksti kļūdīties, tad kas ir tas, ko tev sirds kliedz? Šūt. Šūt? Jā. Man patīk šūt. Super. Vai tev ir mājās šī mašīna? Protams. Vai tev ir tāda iespēja šūt? Nevienmēr. Kāpēc? Man ir tā, ka tad, kad ir mans radošais pieplūdums, tad, ja es viņu, pieņemsim, ielieku kaut kādā tā kā, ko tur slēpt rāmī, laika posmā, ka līdz tam man ir laiks un pēc tam man ir jāpārslēdz uz kaut ko citu, pēc tam tās iedvesmas vairs nav un viņa neatjaunojās un pie tā darba tu nepieķeries. Kā tu domā, kas ir svarīgi nosacījumi, lai cilvēks būtu radošs? Man, pieņemsim, laiks bez ierobežojuma, kad es varu to, tādā momentā, kad es to daru, es varu to izdarīt, un tad es varu tā kā tālāk darīt. Nogurs cilvēks var būt radošs? Nē. Pārsvarā jau viņš nāk tad, kad mēs esam piepildīti, ka mums ir enerģija, ka mēs esam par sevi parūpējušies. Jo radošums tā ir enerģija, enerģijas pieplūds, kurš atnāk. Un tad atkal mēs atgriežamies tā, ka ir vajadzīga šī mīlestība pret sevi, lai tevī rastos enerģija,
un lai tu to enerģiju varētu pārvērst tajā darbībā. Un tā darbība atkal, šī šūšana tev priekš tevis ražo enerģiju, kur rezultātā tu smaidi, un pat bērni blakus esot, un ja tu šuji, tas viss veicina šo te labvēlīgo vidi mājās. Tikai tāpēc, ka tu darīsi to, ko tu vēlies darīt. Un viņi tajā brīdī skatās un domā, wow, cik mamma ir laimīga. Iespējams. Vai tu vari šobrīd sev pati iedot kādu solījumu par šo hobiju vai tavu nodarbošanos, kur tu ikdienā varētu mēģināt pieķerties tam klāt vairāk? Atrast laiku, nolikt šo mašīnu, viņa ar tevim runās. Tad pirmais solis būtu nolikt šo mašīnu. Varbūt ir kāda lieta, kuru konkrēti tu sev jau vēlēsi uzšūt, vai labāk sākt ar sevi. Es zinu, ka tev uzreiz droši vien būtu ideja, ko meitai varētu uzšūt. Jā, man ir ļoti daudz izsakā, ko meitai, svārkus, vestas, hādums stāv. Bet pamēģini padomāt par sevi. Kas būtu tas, ko tu sev varētu uzšūt? Kleitu. Vai tev tuvojas kādi svētki? Ziemassvētku drīz? Meitai klavieru koncerts. Kad tas ir? Decembrī. Vai tu gribētu ierasties šajā koncertā ar sevi šūtu kleiti? Jā, varētu mēģināt. Kā tev pašai ir, kad tu to priekš sevis pasaki? Kāda iekšā ir sajūta? Labs mērķis, bet vai sanāks? Kāpēc, lai nesanāktu? Mūžīgais jautājums, laiks. Tev nav laika. Ja? Tu uzskati, ka tev nav laika. Tik daudz, cik es gribētu, jā. Ja tu padomā, ka tev ir viss iespējamais laiks, kuru tu sev dod, tev ir tieši tik daudz laika, cik tu sev dod. Es pārāk maz savu laika dodu. Un tādēļ ir tā sajūta, ka man nav laika. Ne tādēļ, ka mums nav laika. Mums ir laika tieši tik, cik mēs vēlamies, lai mums būtu. Bet tā sajūta, man nav laika, ir tas, ko tev iekšā kliedz. Tu man nekad nedod laika. Man priekš manis nav laika. Tu viņu neradi sev, šo laiku. Bet ja tu izvēlētos pēc darba aizbraukt mājās un veltīt šīs 2 stundas sev 3 reizes nedēļā šujot, es ticu, ka tavu kleitu būtu gatavu jau pēc mēneša. Jā. Bet te ir jautājums par to ļaušanu sev būt un ļaut sev darīt to, ko es patiešām vēlos no sirds. Jā. Ja ļoti gribās, var atrast laiku. Ja ļoti gribās, var. Es gaidīšu no tevis decembra bildi ar kleitu. Es ceru, ka tev izdosies un ka tu man atsūtīsi no koncerta, kā varbūt priekš tevis pašas kā tādu svinīgu bildi par to, ka tu tomēr esi sev atradis laiku. Es pat domāju, ka viņš nav jāmeklē. Viņu var radīt. Viņš ir vienkārši jāierauga. Un ka tu esi tā vērta, lai tev būtu laiks priekš sevis. Un ka tavi bērni ir tā vērti, lai tev kā mammai būtu laiks priekš sevis. Jo mūsu lielākā atbildība kā mammām ir būt nevis 100% priekš bērniem, bet būt 100% laimīgām. Jā. Jo tad, kad mamma ir laimīga, tad bērni arī ir laimīgi. Jā. Un mājās, starp citu, visi ir laimīgi, tad, kad mammas ir laimīgas. Tā kā tavs lielākais uzdevums ir pavisam ar maziem soļiem sākt pildīt lietas priekš sevis un iemācīties domāt par sevi pirmām kārtām. Kas tajā dienā ir par mani? Kā es varu šodienā parādīt ar mazām lietām, ka tas ir par mani? Ja, kaut vai pavisam nedaudz aizbraucot mājās to laiku, kuru tu velti priekš citiem, bet sadalīt. Tā, šeit stunda būs man tomēr. Un pēc tam tā stunda būs tiem darbiem. Jā. Un tas jau būs solis priekš tevis. Ja tev katru dienu šī stunda pienāks klāt, tu
padomā, ko pēc nedēļas jau tu varētu pateikt, kas ir izdarīts priekš sevis. Ļoti daudz. Ļoti daudz. Un tas mainītu tavu sajūtu. Tas mainītu to, kā tu redzi pasauli. Un kā tu redzi sevi. Es novēlu tev, lai tev tas izdodas. Lai tev izdodas atļaut sev ieraudzīt laiku. Un gribu tev pateikt paldies par to, ka tu šodien atnāci, ka tu ļāvi ieskatīties daļā sevis. Un ka tu ļāvi ieskatīties ne tikai man, bet arī citiem skatītājiem, kuri varēs atrast līdzīgas situācijas, līdzīgas domas, jo mēs tā stipri visi nemaz neatšķiramies. Mums plus mīnus visiem ir vienādas problēmas. Un ļoti tādā brīdī palīdz, ka mēs redzam, ka kādam īstenībā ir līdzīgi, un es neesmu viens savā sāpē. Ja mēs bieži sēžam ar sajūtu, ka mēs esam vieni. Un tādēļ es kā paldies tev gribēju uzdāvināt arī savus produktus. Nezinu, vai tev kāds no tiem ir. Tur ir visi produkti, kurus es esmu radījusi. Es ceru, ka tev tas noderēs ikdienā. Varbūt sava laika plānošanai tev tas varētu noderēt. Kā sākot un vilcienā braucot noteikti, tu varēsi izmantot, rakstot kaut kādas situāciju analīzes vai vēl kādas lietas. Arī bloknotā tev tur ir meditācijas 3 iespējams klausīties. Pat cik tu teici, ka tu esi sākus meditēt, tad varēsi pievienot klāt savam meditāciju izlasei. Un es ceru, ka tas tev viss kopumā nostrādās pozitīvi, un nākamreiz jau es tev redzēšu jaunā klētā. Es domāju, ka jā. Jā, paldies tev, Mīļš. Paldies tev. Ja es kaut ko dzīvē gribu mainīt, man ir kaut kas jādara. Kaut kas jāmaina. Un kaut kas arī jāpārkāpj sev. Šis bija, es izkāpu ārpus savas komforta zonas. Jā. Jo ar savām emocijām es ļoti maz kam ko stāstu. Es jau jūsu kolēģei teicu, ka es ļoti daudz savas emocijas turu iekšā sevī. Neļauju tās daudziem redzēt. Varbūt ir jānodarbojās ar kaut kādu fizisko aktivitāti, lai dabūtu ārā emocijas. Jo emociju turēšana sevī arī ir pasīva agresija pret sevi. Es sāku iet. Jā, tāpēc kaut kur tas ir jādabū